Bērnu slimnīcas fonds ir nozīmīgs atbalsts bērniem un viņu ģimenēm visā Latvijā. Fonds palīdz nodrošināt medicīnisko aprūpi, rehabilitāciju, psiholoģisko atbalstu un citus pakalpojumus, kas bērniem ļauj saņemt nepieciešamo palīdzību ceļā uz izveseļošanos. Vienlaikus fonds īsteno dažādas iniciatīvas, kas uzlabo mazo pacientu ikdienu slimnīcā, palīdzot radīt drošāku, sirsnīgāku un bērniem draudzīgāku vidi. Tās rūpes par bērniem ir katru dienu. Un, jā, tie ir bērni, kuri arī nav šobrīd slimnīcā, kuriem ir vajadzīgs kāds atbalsts, kas ir saistīts ar veselības uzlabošanu, bet mēs ļoti rūpējamies, lai arī tie bērni, kuri slimnīcā ne tikai saņemtu labu ārstniecību, bet arī labi paši justos. Pirms 5 gadiem mums nenāca uz slimnīcu suņi, nenāca šie mazie terapeiti, mazie lielie terapeiti. Tā kā ar katru gadu kaut kas nāk klāt. Vislielāko interesi pasākumu apmeklētāju vidū izraisīja terapijas suņi, kur ikdienā kopā ar saviem pavadoņiem apciemo bērnu slimnīcas pacientus. Pie četrkājainajiem terapeitiem visas dienas garumā veidojās garas rindas. Bērni izmanto iespēju suņus samīļot, pabarot un izķemmēt. Šis ir Poters. Viņu parasti visi uzskata par plīšu mantiņu. Viņam vēl var uztaisīt kādu vien grib, par cik viņš ir pūdelīts. Tad viņam var uztaisīt pūkainu seju un vispārējo. Un tad viņš katru reizi izstāsta bišķiņ savādāk atnāk uz slimnīcu. Un tad bērni ir sajūsmā. Triku arsenāls viņam nav ļoti liels, tāpēc, ka viņiem ir vairāk uzdevums būt mierīgiem un spēt visu kaut ko darīt, palīdzēt tieši ārsta sadarbībā. Bet, protams, daži triki ir un tādas primitīvas lietas, kā ķepa, apgulties, sēdēt, iet tur, kriet uz riņķīti un viss kaut kas tam līdzīgs. Un ar bērniem, protams, arī slimnīcā viņi mācās jaunas trikus kopā. Pateicoties bērnu slimnīcas fonda iniciatīvām un atbalstam, daudziem mazajiem pacientiem vizīte pie ārsta vairs nesaistās tikai ar satraukumu un bailēm. Dažādas aktivitātes, emocionālais atbalsts, rotaļu iespējas un bērniem draudzīga vide palīdz radīt pozitīvāku pieredzi, ļaujot ārstēšanās procesu uztvert mierīgāk un ar lielāku uzticēšanos mediķiem. Kur tu spēlē? Hokejs. Ir nācies izmantot bērnu slimnīcas pakalpojumus, jo tomēr hokejs ir hokejs. Gadās, ka ieskrienam bortā un jāizskrien līdz slimnīcai drošības pēc. Šie pasākumi ir ļoti, ļoti milzīgi, un paldies visai komandai. Pasaules pieredze rāda, ka līdzās profesionālai medicīniskai aprūpei būtiska loma ir arī sabiedrības atbalstam, ko nodrošina labdarības organizācijas un fondi. Arī bērnu slimnīcas fonds jau 25 gadus apliecina, ka bez šāda atbalsta nav iedomājama patiesi bērniem draudzīga veselības aprūpe. Tāda, kurā līdzās ārstēšanai ir arī rūpes par bērnu emocionālo labsajūtu, ģimenes atbalstu un dzīves kvalitāti. Madara Līcīte, Ivars Žapickis, Latvijas televīzija.